Valmieras mūzikas skola ir dibināta 1920. gadā. Jāzeps Vītols ir Valmieras mūzikas skolas pirmais goda prezidents. Un interesanti, ka Jāzepa Vītola skaņdarbs Valmieras suvenīrs ir tapis Neviļus spēlējot kāršu spēli. Un šis instruments, ar kura ziedotāju lielu ārtavu mēs esam iegādājušies, tas ir bass klarnete, ir papildinājums mūsu nopietnējai programmai. Šis instruments ir pienesums tam, ka mēs gribam darīt ko vairāk, darīt vēl, bērniem dot vēl iespēju izglītoties. Tā kā mēs esam ļoti pateicīgi, mēs esam pateicīgi par katru ziedojumu, un tas tikai dod mums vēl lielāku vēlmi strādāt, un lai Valmieras mūzikas skolai saules mūžs. Ikvienam no mums kāds talants jau šūpulī ir ielikts, bet kā jau mēs zinām, talants ir tikai maza daļa no izcila priekšnesuma, pārējais ir darbs. Tāpēc mēs izvēlējāmies 1000 eiro balvu dāvināt mūzikas instrumentu iegādēji Valmieras mūzikas skolai. Arī nākošā gada mērķis ir tāds pats. Tā varētu būt tāda laba tradīcija, ka katru gadu Narvesens kopā ar mūsu kolektīvu atbalstu un pircēju atbalstu dāvinātu pa mūzikas instrumentam jauno talantu attīstībai. Kolēģiem iesaku, darīsim labus darbus, jo labais vairo labo.